Septembra nogalē Grobiņā norisinājās pirmais Dienvidkurzemes novada kultūras pārvaldes organizētais Kurzemes kultūras fórums. Tajā piedalījās turpat 100 dalībnieku. Tie bija kultūras pasākumu organizatori, muzeju un biblioteku pārstāvji, kā arī citu jomu speciālisti, ne tikai no Kurzemes reģiona, bet arī Zemgales un Vidzemes. Kā atzīst pasākumu organizatori, tad kultūras fórums ir vieta, kur satikties, iedvesmoties un mācīties. Laikmets mainās, digitalizācija ienāk tas, ka cilvēki vairs kultūru nepatērē tikai klātienē, bet patērē arī attālināti. Tie izaicinājumi, ar kuriem mums ir jāsaskarās neatkarīgi no tā, vai mēs strādājam pilsētā vai kādā lauku ciematā, viņi jau patiesībā nemainās. Tas izaicinājums ir mums visiem. Izdzīvos tikai tas, kas pārmainīsies, un mums ir jāmainās uz augšu. Tālāk un jāredz jaunas idejas, vīzijas, iespējas. Mēs nevaram tikai tā, kā bija. Mums ir jāiet un jāmainās un jāpiedāvā sabiedrībai izaugsmes iespējas, atpūtas iespējas, izglītošanās iespējas. Pirmā Kurzemes kultūras fóruma moto – kultūra izaugsme ar saknēm tagadnē. Ar dažādiem iedvesmas un pieredzes stāstiem uzstājas 12 vieslektori, rosinot gan radoši domāt, gan arī paskatīties uz ikdienišķo ar citu skatījumu, radot lietām gravitāti jeb virzību. Galvenais ir uzdrīkstēties un nenobīties no savām idejām. Ar Latvijas kultūra politikas prioritātēm klātesošos iepazīstina kultūras ministrijas pārstāvis Uldis Zariņš. Kultūra netop tukšā vietā. Mēs augam no mūsu saknēm, no mūsu kultūras mantojuma. Un tātad šeit mums svarīgi ir atkal jau skatoties uz to otro prioritāti, arī kultūras mantojuma definīcija ir iepīts iekšā, ka tas svarīgi ir ne tikai kultūras mantojumu saglabāt. Priekš kam mums vajag vienkārši iekonservētas, skaistas ēkas, ja viņas stāv tukšas un neizmantotas. Tātad viņas mūsu arī pieredze to ir rādījusi, ka šim te kultūras mantojuma saglabāšanai jēga patiešām rodās tikai tad, ja šis mantojums tiek radoši izmantots sadarbībā visbiežāk arī ar iedzīvotāju kopienām. Dienvidkurzemes novadā šobrīd ir 2 galvenie izaicinājumi – iedzīvotāju aktivitātes veicināšana un plašā, daudzveidīgā kultūras mantojuma saglabāšana, tā apsaimniekošana. Šeit prasītos ne tikai pašvaldības, bet arī ļoti prasītos iedzīvotāju ieinteresētību šajos jautājumos, jo mēs nevaram pats pasniegt to kultūru vēsturisko mantojumu tā kā vienotu kaut kādu Dienvidkurzemes novadu, ja, jo mums ir šeit no 8 novadiem un no 31 administratīvās vienības. Šeit katram ir kaut kāda sava īpašā kultūras vēsture, ja, un tā ir jārespektē. Un viņai ir jābūt sasniedzamai un redzamai arī nākotnē, un tas ir izaicinājums. Spilgts piemērs ir Jaunpils bibliotekas stāsts par to, kā pagasta iedzīvotāji aktivizējušies dažādām kultūras norisēm. Tas ir stāsts par to, kā bijusī ferma pārtepusi par modernu un plašu bibliotekas telpu, kas ērti pieejama gan senioriem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kultūra nav tikai izklaide, tā ir attīstības veicinātāja, kurā iesaistās gan bērni, gan pieaugušie. Šāds piemērs rodams Siguldā. Mērķis ir tāds ļoti vienkārši. Nākam kopā, man ir idejas, ir darbs, kur es daru, es stāstu, mēs kopīgi pārunājam, man ir idejas, man vajag vēl palīdzību, vai ideja nāk no šiem nozars ekspertiem, un tā mēs patiesībā Siguldā esam dabūjuši vienu tādu absolūti jaunu attīstības virzienu ar literatūras jomu, ko sākām no lasīta veicināšanas lietām, aktualizējot tēmu, kā ļoti pazūd vēlme lasīt arvien vairāk, un esam nonākuši līdz tam, ka mēs gribam kļūt par UNESCO radošo pilsētu literatūras jomā, kas ir tāds pilnīgi netipisks piegājiens. Tas ir pateicoties kultūras padomē, bet tas eksperiments, ko mēs esam paveikuši pirmajā gadā, mums ir bērnu kultūras konsultatīvā padome, kurā ir 100 novada mazie bērndārznieki, 5 bērndārs grupas, un kā mēs to darām, mēs ar viņiem sarunājamies. Jo mēs esam raduši tā, ka mēs viņiem stāstam, bet uzklausīt viņu viedokli un dabūt to sajūtu, kā viņš jūtās, kā viņš redz, kā viņš dzird to savu vietu, kurā viņš dzīvo, un tad savest kopā ar radošu cilvēku.
telpu dizaineri, mākslinieku, teātra režisoru, dārznieku, ja? Bet to visu caur kultūras prizmu. Un tā ir varbūt caur spēles formu, bet tai pašā laikā mēs redzam arī, cik dažādi bērniņi, cik dažādas pieejas viņiem ir vajadzīgas. Un tā ir iespēja arī kultūras speciālistam, tomēr tā kā saprast, ka mūsu auditorija nav tipiskā tradicionālā, tas, kas gatavs pirkt biļetu un nākt uz kultūras centru, bet tas ir no maza bērna līdz sirmam iedzīvotājam, kā mēs katru šo auditoriju varam un spējam uzrunāt. Tā kā Bērnu kultūras konsultatīvā padome ir labākais, kas pēdējo gadu laikā Siguldā ir noticis. Bez savu zināšanu papildināšanas šobrīd nevar iztikt nevienā jomā. Pasaule balstās uz cilvēkiem, tiesa gan labā nozīmē, kuri ir gatavi sapņot lielus sapņus un tos īstenot dzīvē. Arī kultūras darbiniekiem svarīgi ir mācīties un apgūt līderību, veicinot personīgo izaugsmi. Šis ir Eiropas prasmu gads, kura mērķis ir uzrunāt cilvēkus un teikt, ka mēs dzīvojam laikmetā, kad mēs jūtamies stipri, tad, kad mēs mācamies, kad mēs ieguldam sevī, ieguldam savā izaugsmē. Jo tajā brīdī, kad mēs mācamies, mēs satiekam citus cilvēkus, kuriem tā gads, un viņi mācās, mēs mācamies arī viens no otra tajā brīdī. Mēs veidojam tādu mācīšanās kopienu, mēs kļūstam stiprāki. Un izglītība un jauna zināšanas ir tās, kas ceļ pašapziņu un cilvēkiem vairo motivāciju un arī iedod jaunas idejas un iedvesmo. Darbīgi un radoši aizrit pirmais kultūras fórums, kas liek aizdomāties un smelties jaunas iedvesmas turpmākajiem darbiem. Mēs redzējām jaunu pilnu pa mecenātismu, ja? Kad, teiksim, cilvēks vienā klētī, ja vienā vietā izveido biblioteku. Tā, man liekas, ir tāds nākotnes produkts, ka parādīsies šādi mecenāti vēl vairāk, un jau parādās pilīs, ja, pa ko mēs runājam, ka viņas tiek atjaunotas. Ja, teiksim, kā teica pirmais Liepājas brīvvalsts mērs Imants Vismins, lai labāk mums ir daudz bagātu cilvēku apkārt, ka visiem labāk dzīvos. Man pašai personīgi, man liekas, ir vērtīgi arī būt šeit šodien, lai savu vietu, kur mēs kā uzņēmums, kur es kā cilvēks atrodamies, orientēties, saprast, vai mēs varbūt ir kaut kas jāpamaina. Man ļoti patīk arī, protams, līderības lekcija, tā man arī ļoti patikās iedvesmas stāsti, kas, man liekas, ārkārtīgi, šito jau mēs darām, tāds atskaitīts mazās paši sev un arī tādi mazie punktiņi, uz kuriem tad mēs vēl varētu aiziet. Svarīgi, ka mēs katrs aizējam ar kaut kādu to domu, ko tad mēs varam darīt, ko mēs katrs varam darīt, kas tad ir tas mūsu, tas līdzdalības moments, potenciāls. Kā mēs varam varbūt radīt kādu jaunu kultūras produktu, varbūt uzlabot esošo. Ja produkts izklausās varbūt briesmīgi, bet kopumā, jā, kā mēs varam iedot to savu mazo pilienu lielajā jūrā, lai lietas uzlabotos un lai patiesībā mēs dzīvotu arī labākā sabiedrībā. Pirmais kultūras fórums noslēdzies ar atziņu, ka izzinošas lekcijas un iedvesmas stāsti ir jāturpina. Jau šobrīd ir zināms, ka nākamgad septembrī tiek plānots jau 2. Kurzemes kultūras fórums.